Tripatiņa austrumnieciska temperamenta un karstasinības Kurzemes pusē un dejas kā Bolivudas kinofilmās. 6. starptautiskais vēderdejotāju festivāls Elhana teātra namā Jūras vārti, kuru šovu sarīkoja vēderdejotājs no Latvijas, Krievijas, Kazahstānas, Lietuvas, Baltkrievijas, Polijas, kā arī leģendārās austrumu deju zvaigznes no Ēģiptes Camilla of Cairo and Tommy King. Nevar nepieminēt arī slavenos Bolivudas deju horeogrāfus un izpildītājus Sunny and Sarash Singh. All people, they have two personality. Katram cilvēkam ir divas personības. Piemēram, Kamēlija uz skatuves ir viens cilvēks. Ārpus tās pavisam cits. Uz skatuves viņa jūtas kā zivis ūdenī. Viņa jūtas 7. debesīs. Pateicoties dejām, es jūtos pievilcīgs. Caur dejām es iepazīstu sevi. Es jūtos cilvēks. Ko dara cilvēks? Viņš sevi caur kaut ko izpauž. Es pateicos Dievam par to, ka mums ir iespēja izpausties caur dejām. Dejas, tas ir viss priekš manis. Tas ir lielisks festivāls. Mēs esam šeit pirmo reizi. Priecīgi strādāt ar jums. Paldies par video sižetu. Paldies par to, ka atnācāt paskatīties uz mums. Atā, paldies! Brāļi Dermaki dzīvo Usmā un nodarbojas ar velotriālu. Viņi jau vairāk kārt ir kronēti par Latvijas un pasaules čempioniem, bet Latvijā plašāku atpazīstamību ne tikai konkurentu aprindās ieguva uzvarot 2012. gadā šovā Latvijas zelta talanti. Šobrīd vecākais brālis Ancis studē Rīgā, taču tas neliedz viņam nodarboties ar to, kas padodas vislabāk. Katru nedēļu, kad brauc, mana mašīnā jau vieta atvēlēta, es izdomāju, kā man viņš jājauc ārā, tad es viņu tur salieku, soms, tad citiem soms, ko es parasti līdzbraucu, es vēl ņemu uz Rīgu. Ziemas mēneši velotriālistiem paiet saspringtā gatavošanās procesā jaunajai sezonai. Kā jau citos sporta veidos, tā arī velotriālā ļoti svarīga ir fiziskā sagatavotība. Tāpēc ziemas mēnešos pateikt ar dievas sportam nedrīkst. Mums ir svaigi izremontēta telpa, kur ir apsildām, visas ērtības, iekšā istabas temperatūra, un mēs tur trenējamies tāpat kā vasarā ārā. Protams, šķēršļi, paletes, koki, riepas, un braucam. Izsisti priekšējie zobi. Tā Arvim beigušās vienas sacensības, taču teikt, ka triāls ir bīstams sporta veids, brāļi atsakās. Tomēr piemin, ka specifisks gan. Triālā ir tas, ka tev pakāpeniski nāk, un tu zaudē to pacietību, un tiešām tas, ka tu ikdienā tas spēlēkais trēniņš un jādara. Iepriekšējā sezona brāļiem aizritējusi ļoti veiksmīgi. Abi ļoti sekmīgi cīnījās Latvijas, kā arī pasaules čempionātā. Veiksmīgi man jau kārtējais tituls, trīskārtējais pasaules čempions šogad kļuvu. Nevar sūdzēties, es domāju, ka šādā veidā ir jāturpina uz priekšu un jādod virsū, un tas arī viss. Jā, tad kopumā man arī tas pats kārtējais Latvijas čempiona tituls, tas jau ir, man liekas, 5. pēc kārtas. Kurš skaita? Jā, kurš skaita? Viņš parasti tajā starptautiskās sacensībās nedabū augstāk, bet par mani, tāpēc man nav škrobe vispār. To var viņam jautāt. Var ir tā, ka, protams, ir tāds āķis lupā. Es zinu, ka bija mazāks, kad Ārvis izcīnīja 2010. kad Ārvis izcīnīja pirmo titulu. Bija tāds pļāvens, un es arī varēju, jo tajā visus gadus, kad Ārvis ir izcīnījis, es arī esmu diezgan tuvu bijis jau tam, bet kaut kā nav paveicies vai pats nav saņēmies, tā kā, jā, ir bišķi šobrīd. Jaunā velotriāla sezona sākas māja beigās. Jau šobrīd plānots atkal piedalīties dažādās starptautiskās sacensībās. Tomēr viss atkarīgs no finansējuma. Šobrīd pietrūkst 5000 eiro, lai visi jaunās sezonas sapņi pārvērstos īstenībā. Nelaipna pārdevēja, dīvaina telefona saruna, agresīvs šoferis. Visdažādākās dzīves situācijas mēdzam skaidrot ar pilnmēnesi. Pieņēmums, ka mēnesi ietekmē cilvēku uzvedību un noskaņojumu, joprojām ir plaši izplatīts. Pilnmēnesi laikā cilvēki kopumā ir daudz emocionāli un daudz jūtīgāki. Un pilnmēnesis ir tāds laiks, kad daudz vairāk dominē cilvēku iekšējā pasaule, kad tas, cik cilvēks iekšēji jūtās laimīgs un harmonisks vai otrādāk. Viņam ir kādi pārdzīvojumi lietas, ar ko viņas netiek galā, tad tas daudz spilgtāk atspoguļojās pilnmēnesis laikā.
Pilnmēnesis bieži tiek uzskatīts par negatīvu parādību, tomēr ir arī pozitīvie pilnmēnesis periodi. Astroloģi kā piemēru min populāro dziedātāju Madonnu. Viņa savus koncertus ļoti bieži rīko tieši tad, kad ir vēlīgais pilnmēnesis, jo cilvēki tad izbauda un izjūt koncertu daudz vairāk nekā ierasts. Pilnmēnesi īpaši izjūt to profesiju pārstāvi, kuri ikdienā strādā ar cilvēkiem. Tomēr dažādās iestādēs ir arī dažādi viedokļi par cilvēku uzvedību pilnmēnesis laikā. Grūti tā pateikt, vai viņš ir tieši saistīts tā kā ir pilnmēnesis, jo policija tā apkalpo un brauc uz visiem izsaukumiem. Ir arī visādi dīvaini izsaukumi, kā teikt, arī ir normālās, parastās dienās. Mūsu darbā mēs šādu tendenci nevaram apliecināt un apstiprināt, jo pirmkārt mēs, protams, neveicam šādus pētījumus, bet otrs, mēs vistiešākā veidā redzam izsaukumu skaita pieaugumu un intensitātes palielināšanos tieši tajā laikā, kad beidzas ģimenes ārsta darba laika. Savi novērojumi ir arī Ventas balss žurnālistei Megijai Zakalovskai. Atbildot uz iedzīvotāju zvaniem Halo Ventas balss rubrikā, varot ļoti labi izjust, kad debesīs spoži spīd pilnmēnesis. Tajā dienā, kad nav pilnmēnesis, būs 10 zvani, tad tajā, kad ir, būs vismaz 30, bet arī par tām tēmām, jo reizēm cilvēks kaut piezvan, viņam tā problēma ir, un tev liekas, vai tad tur vispār ir problēma. Tāds dīvains lietas cilvēki arī reizēm runā, un reizēm arī cilvēki ir agresīvi. Lai kā cilvēkiem patiktu pie savām neveiksmēm, sliktā garastāvokļa vai bezmiega vainot apaļo mēnesi bumbu, zinātniskie pētījumi par pilnmēnesi ietekmi uz cilvēku fizioloģiju vai uzvedību lielākā daļā gadījumu nekādu saikni nav atklājuši. Ventspils vecpilsēta ir pilsētas rota. Livonijas ordeņa pils, amatu māja un tirgus laukums ir tās lepnums, bet līdzekus šī pilsētas daļa vissāpīgāk izgaismo privātu īpašnieku attieksmi pret saviem īpašumiem. Sakārtot nevar, arī pārdot nevar vai negrib. Uzraksti, ka nams ir avārijas stāvoklī, diemžēl nav situācijas risinājums. To saprot arī pašvaldība, taču pagaidām cīņa ar graustu īpašniekiem rit gausi. Arī ieviestā soda sistēma nevienmēr nostrādā. Piemēram, šis elektrikas stilā būvētais nams nemaz vairs neliecina par tā kādreizējo greznību. Tas ir avārijas stāvoklī, bet īpašnieks ilgstoši izvairās no atbildības. Apmēram pirms 15 gadiem 2 stāvi tika nojaukti par pašvaldības līdzekļiem. Par demontāžu darbiem vēl šobrīd iet tiesāšanās process ar īpašnieku par to, kad ir jāatgriež nauda un tam līdzīgi. Tur iet tiešām īpašnieks apstrīd jebkādu darbību no pašvaldības puses. Jebko, tāpat tās, ja ir galta spriedums, ir spriedums nodots izpildē tiesas izpildītājiem, arī jebkur tiesas izpildītāja raksts tiek apstrīdēts tiesā. Pašvaldības lietotie likumīgie līdzekļi pārvērtušies bezgalīgā cīņā ar izvairīgo namsaimnieku. Pa šo laiku nama viducī jau izauguši koki. Kā ironiski piezīmē būvinspekcijas speciālisti, drīz vien nāksies pieprasīt atļauju koku ciršanai mājas iekšpusē. Saglabāt vēsturi vai likvidēt bīstamu objektu nav viegla izšķiršanās, bet, ja citu iespēju nav, pašvaldība atļauj izvēlēties otro variantu. Tā, piemēram, Ūdens ielā pagājušajā gadā tika nojauktas 2 ēkas un garāža, kas bija kļuvuši par graustiem. Vēsturiskais centrs, diemžēl, bet viņas bija tādā stāvoklī, ka viņas nācās nojaukt. Protams, tas nav mūsu mērķis, ko panākt ir nojaukšana, bet no otras puses arī ir sabiedriskā drošība, kur ir ļoti svarīga. Vēsturiskās apbūves īpatnība ir tāda. Iekams tiek dota atļauja veco ēku nojaukšanai, īpašniekam jāveic vēsturiska uzmērīšana, lai pēc tam, būvējot jaunu ēku, to varētu celt identisku iepriekšējai. Taču nams blakus sakārtotajai teritorijai joprojām ir rotāts ar uzrakstu, kas brīdina par bīstamību. Graustiem pašvaldība piemēro visaugstāko nekustamā īpašuma nodokli – 3%, bet arī tas nemotivē īpašniekus, kuri bieži vien nedzīvo Latvijā. Drīzumā iespējams sagaidāms pirmais gadījums Ventspils praksē, kad par oficiālu iestāžu brīdinājumu ignorēšanu nāksies īpašumu zaudēt uz visiem laikiem. Tas ir izkustināts jautājums. Tādā ziņā, kad liekot administratīvos sodus, fiziskai personai tas ir līdz 350 eiro. Ja viņu apjoms sakrājas pietiekami liels un īpašnieks nemaksā, mēs atdodam lietu tiesas izpildītājiem. Tiesas izpildītājiem ir tiesības vērst piedziņu arī pret īpašumu. Tādā veidā var nevis nacionalizēts pašvaldības interesēs, bet var tikt īpašums pie jauna īpašnieka.
Par vienu zemes gabalu ir šobrīd, kur arī ir ārzemnieku īpašnieki, kur nekad nerūpējās. Mums ir ļoti gara vēsture viņiem izveidojusies. Tas varētu būt pirmais īpašums, kur tiesa izpildītāja vērsīs piedziņu pret īpašumu, lai atgūtu līdzekļus. Šobrīd paaugstinātais nekustamā īpašuma nodoklis Ventspilī ir piemērots 14 īpašumiem, kuros ir 30 būves. Ventspilī vienā no Saules ielas 9 stāvu namiem notika gāzes sprādziens. Gāze eksplodēja vienā no 7. stāva dzīvokļiem. Rezultātā tika deformēta mājas ārsiena 6. un 7. stāvā. Sprādziens izspieda logu, bet stikla lauskas aizlidoja vairākus metrus tālāk, nokrītot arī blakus esošā bērndārza teritorijā. Par laimi bija brīvdiena un bērndārzā neviena nebija. Tikko izgāja ārā, tas palūrēja, tur dūmu metās, varēja paskēt apakšā, tas loks lidoja visi. Man kaut ko pa mūgu trāpīja, kaut kas, es nezinu kas, bet paspēja izskriet iekšā. Tur lidoja ārā tas речīgs punkts, kas армия нокļūsies. У нас машина там стояла, с той стороны, даже гипсом по колесу. Даже там вот с торца. Здесь, по-моему, 2 машины повредились, лобовое стекло. Летели же эти. И там же летел гипс. Страшно то, что блоки вот сейчас вот вышли, и страшно, что тебе? Аварийная ситуация, никто это не признает. Saistībā ar notikušo valsts policijas Ventspils iecirknī ierosināta krimināla lieta un notiek izmeklēšana. Nevar, protams, arī noliegt tās lietas, ko visi cilvēki redzēja, ko mēs bijām konstatējuši šajā dzīvoklī par to pašu saucamo kanģis aparātu un gāzes balonu, bet patiesos iemeslus galu galā noskaidros ekspertīze. Uzreiz pēc notikuma glābēji evakuēja mājas iedzīvotāji. 60 gadus vecā dzīvokļa saimniece, kuras sprādziena brīdī atradās blakus istabā, nopietni nav cietusi. Māju apsekoja arī celtniecības eksperti, kuri atļāva īrniekiem atgriezties savos dzīvokļos. Izņēmums ir 3 dzīvokļu iemītnieki, jo mājas sienā starp 6. un 7. stāvu parādījusies plaisa. Ēkas stabilitāte nav cietusi, jo nav cietušas nesošās konstrukcijas. Ir sabojāti ārsienas paneļi, un tie šobrīd mēs gaidām no eksperta risinājumu, kādā veidā viņus saremontēt un atjaunot. Par piespiedu prombūtnes laiku un izmaksām šobrīd Ventspils nekustamie īpašumi vēl neko prognozēt neapņemas, jo gaida ekspertu risinājumu piedāvājumu. Tad sekos cenu aptauju projektēšanai un būvdarbiem. Optimistiskākais scenārijs ir novērst bojājumus 2 mēnešu laikā. To dzīvokļu iemītnieki, kuri pagaidām nevar atgriezties savās dzīves vietās, apmetušies pie radiniekiem, kā arī izmitināti Ventspils augstskolas dienesta viesnīcā.